Sveicināti! Gribēju padalīties par to, kā Dievs vadīja manu dzīvi, kad man nebija laika. Varbūt bija laika, bet es tā kā neatradu laiku pavadīt ar savu dēlu. Man vairāk bērni, un dažreiz, tā kā ja bērni daudz, tad viņi savā starpā spēlējās. Un ir tā kā kārdinājums nepavadīt ar viņiem tik daudz laika, viens uz viens, jo viņi savā starpā spēlējās. Un viens mans dēls, viņš saslima ar kaut kādu smago kaut kādu vīrusu. Bija dīvains nosaukums, pat neatceros to nosaukumu, bet palika diezgan slikti. Bija tāda miera sajūta, kad nav ne uz miršanu, ne uz kaut ko smagu, vai ne, bet saslima un bija jāgur slimnīcā 5 vai 6 dienas. Un beigās tas bija ļoti labi, jo paņēma līdzi grāmatas, Kikas, Mikas, visu sēriju, un tad mēs varējām 5 dienas pavadīt laiku kopā, un viņam lika sistēmu, pārsvarā lika sistēmu un kaut kāds antibiotikas laida, bet beigās viņam bija smagi panākti, smagi klepoja, bet viņam bija laiks divatā ar tēti. Un tad sanāk tā laikam tā liecība par to, ka Dievs dažreiz var atsūtīt kādu problēmu, nelaimi, kas tā kā apstādina un palīdz satuvoties. Un tā es varēju pavadīt laiku ar savu dēlu. 5 dienas, 5 naktis, nekur nevarēja iet. Mazuciņi pasēdēja telefonā, bet izlasījām visas Kikas, Mikas, tikai viņam vienam. Un pēc tam, kā aizbraucām mājās, un viss jau bija labi, tikai tad sapratu, ka Dievs ir vadījis šo slimību, kas nekādas sakas neatstāja. Bija grūti, bet Dievs laikam redz, ka manam dēlam bija svarīgāk pavadīt laiku ar mani, nekā būt veselam. Un tad tā man ir liecība, ka varbūt man kādreiz dzīvē kāda slimība uznāk, kāda problēma, kādreiz kāda nauda beidzās vai ko, lai ir iespēja apstāties un arī satikties ar debesu tēvu. Es biju pateicīgs Dievam, ka viņš tā kā mani piesedz. Protams, jutos arī vainīgs un tāds neadekvāts, kad redz, kā manam bērnam jāsaslimst, lai es varētu pavadīt ar viņu 5 dienas divatā. Bet biju pateicīgs Dievam, kad tā bija vienkārši slimība, kuru ar antibiotikām un sistēmu var atgūt. Un bija interesanti, ka mums bija sava palāta. Un bija arī tā, kad mēs bijām vieni paši palātā, un mēs līdz 2-3 naktī staigājām un daudzījāmies un lasījām Kikas, Mikas grāmatas. Katru grāmatu kāds 5 reizes izlasījām kopā, cik tur bija 5 tanī laikā. Daudz lasījām. Un dakteri nāk no rīta kaut kādos 9, un mans bērns guļ pilnīgi, kā beigts, jo viņš 2-3 aizgājis gulēt. Šī saka, nevar viņu, kā ja viņš būtu aizgājis gulēt 11, kā jāiet normāli bērniem gulēt, tad no rīta viņš būtu dzīvelīgāks, un dakteri mūs būtu aizsūtījusi mājās. Bet tā kā mēs gājām gulēt 2-3, tad viņš no rīta bija pilnīgi beigts. Un jau pēc 2. dienas, man tā kā gribējās teikt, laidiet dakteri mūs mājās, izrakstiet visas zāles, viss ir kārtībā, sarakstiet, mēs dzersim vai kā. Bet viņš saka, es nevaru jūs laist mājās, pastieties, viņš pār beigts, viņš pār nekustās, viņš nevar pat pamosties. Es saku, bet mēs aizgājām gulēt 2 vai 3 naktī. Viņa redz, kad es taisos melot, viņa man netic vai ne. Es nestrīdējos, vai ne, bet jau pēc 3. nakts jau gribēju teikt, papasiet māsiņām, vai ne, kas bija panākti. Varēja redzēt, ka man arī bija cīņa pieņemt, ka tā dakteri man netic un kad ir labi. Un tikai pēc tam sapratu, ka Dievs vadīja, ka viņš gāja gulēt 3, lai no rīta viņš ir beigts un lai dakteri mūs neizrakst, jo patiesībā mēs nebijām slimnīcā, mēs bijām viesnīcā, kur mēs pavadījām laiku divatā. Un vēl viena atziņa, ko es no tā iegūju, kad ja manam dēlam tik ļoti vajag mani, tad jau skaidrs, ka arī man vajag debesu tēvu, kad arī man nevajag kaut kādas smalkas lietas, smalkas ceļojums, kad man arī vajag kluso laiku ar Dievu, varbūt pat 5 klusas dienas. Jā, tāpēc paldies Dievam
kā var ieteikt, kā saka, turēsim acis vaļā, lai redzētu, ka nevienmēr viss, kas ir slikts mūsu dzīvē nāk, patiešām ir slikts. Ka jebkas, kas nāk mūsu dzīvē, ja tas ved tuvāk Dievam un ir iespēja būt kopā ar tuviniekiem, tad jau beigās vai tas patiešām ir slikts, lai Dievs jūs vada. Slavēts tavs vārds, kungs. Paldies, ka mums par labu nāk visas lietas, kuras ar tavu roku un tavu gādību tiek mums dotas. Un ja nebūtu rūgts, mēs nezinātu, kas ir salds. Paldies tev, kungs, par visām grūtajām dienām un brīžiem un visām ielajām un tūkstnešiem, kuriem mums ir jāiet cauri. Un paldies par visām labajām dienām, kungs, ka tiešām jūtam, ka šajā saulē, šajā zemes dzīvē, kad tu sakārto lietas un, kā tautā saka, viss iet kā pa sviestu. Un tomēr abos šajos laikos ir kādi izaicinājumi. Un es vēlos tev lūgt, kungs, šajā dienā par šīm te ielajām un tūkstnešiem, kungs, lūdzu neatstāj mūs pavisam bez veldzes, lai mēs ceļā nenonīkstam. Un lūdzu, kungs, par šīm te labajām dienām, kad šķiet, ka mēs visu varam, mums viss ir un mēs visu kontrolējam. Tiešām, kungs, dod mums pazemīgu sirdi un apziņu, ka tu tomēr esi to visu devis un vienā mirklī tu to vari arī paņemt. Jā, tiešām, kungs, lai mums ir vānsistabā uz spogulīša uzrakstīts uz lapiņas, tā tas nebūs vienmēr, kungs. Jā, lai tā tas nebūs vienmēr. Tuksnesī nebūs vienmēr mums tukšums un izslāpums un izmisums, un arī labajos laikos, kungs, lai šāda zīmīte mums dod pazemību, pateikties tev arī labajos laikos un meklēt vēl vairāk tavu vaigu. Tad, kad mūs nespiež nedz saule, nedz cilvēki. Paldies tev, kungs, tiešām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Paldies, kungs, ka mums nāk par labu arī tava pamācība, pārmācība, tavi brīdinājumi. Kā jau bērniem mums nešķiet patīkami, ka mūs pamāca, bet un pārmāca un mēģina mūsu prātus ievirzīt tavam prātam līdzīgākā gultnē, bet tas tomēr mums nāk par labu. Kungs, paldies, ka tu esi labs tētis, ka tu zini, kas taviem bērniem ir vajadzīgs. Un jā, es vēlreiz lūdzu, kad es tev varētu vēl vairāk mīlēt, šodien vēl vairāk tevi iemīlēt, lai man šķistu, ka visas lietas nāk par labu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai pasargā Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen.